cēlājus. Ņemsim salmu dakšus. Kā biekš? Tas viss necēlājus. Jā. Arī bloku cēlājus. Jā. Ejam tāds garais. Jā. Gadā mums vajag 300 ruļus salmu, 400 ruļus skāpsienu un 300 sienu. Tu sanāk, tu gandrīz tā kā saudzis ar to traktoru esi. Jau viss notiek instinktīvi. Vienā kravā mēs saliekam salmus, ka vedam 30 ruļus apmēram. Ir ko noskrieties. Pirms 20 gadi tēvs atnāca uz šejien ar manu mammu. Sāka celt kūti, šķūni. Un pēc tam 2005. 6. gadā tad mēs ar Antru sākām turpināt. Tas jau bija mums tāds kopīgs lēmums. Mums bija, man liekas, Anglijā, mums bija kaut kāda saruna. Mums bija izvēle, vai mēs nākam uz šejienu, vai turpinam dzīvi Anglijā. Mēs atnācām šitien. Un šeit ir tā stabilitāte. Tev ir māja, kur atgriezties. Tas ir tavs. Tur varētu tikai īrēt. Un šeit viss ir savs. Ieceros no 2007. gada vai kā bija, un es teicu, ka kaut kas ir jādara, vai es nevarēju vienkārši neredzēju galu vairs neko. Un tad dēls aizgāja no Laukas akadēmijas projām un pārņēma to saimniecību. Tad es biju bezgalīgi priecīgs. Es jo vairāk daru un strādāju, jo labāk, jo mazāk jaucos iekšā. Sākumā no tēva mums bija 6 govis, un tad lēnām mēs viņus pavairojām. Tagad mums 30 gabalas slaucamas ir un 20 mazie. Un kopā 50 lopi. Mums tagad vēl ir kredīti, vai ne? Tur traktors, prese, kūts, viss kaut kas. Bet nākošais gads mums tas viss beidzās, un tad ar 30-35 govīm mēs varam pilnīgi normāli dzīvot. Paldies, paldies! Aizdīs uz mājām? Es jau pierodīšu. Aiziet uz mājām, vēstules. Pasts. Mēs jau te personīgi visus pazīstam. Kooperācijai arī liela nozīme. Teiksim, mēs tagad ar kaimiņu lopkopi. Viņam ir viena tehnikas vienība, man cita. Mēs kopā sakooperējamies, strādājam kopā. Tā mēs varam izvairīties no algota darba spēka. Jo mazām saimniecībām bez kooperācijas nekāda. Mēs kooperatīvā dzēs iestājāmies pirms 8. gadā. Pēc tam, kad mums iepriekšējais piena iepirkējs bija mūsu pievīlis. Un kopš tā laika mums ir stabilitāte, mums ir regulārs naudas ienākums. Vēl mazāk svarīga lieta ir tā, ka mēs varam, teiksim, visas preces paņemt no kooperatīva ar pēcapmaksu, vai ne? Nav jāuztraucas, ka rītā tev var pateikt, tavs piens nav vajadzīgs. Un tāpēc ir labi, ka ir tāds kooperatīvs un ka viņš ļauj izdzīvot arī tādām mazām saimniecībām kā mūsu. Protams, saimniecībām palīdz arī tēvs, viņš ir vairāk inženieris, ka man kaut kas salūst, viņš pieremontē. Un tā sieva tiek galā ar teļiem, un kad nebija mazie bērni, tad arī ar govīm tika galā. Mēs vairāk ar tehniku. Un puika ar šogad jau varēja apbraukt vienu riņķīti ar pļaumašīnu pa lauku. Tā kā papildspēki aug. Kad te mēs dzīvojam, mēs saimnieki, mēs noteicēji, cik mēs izdarīsim, tik mums būs, un kā mēs saimniekosim, tā mēs dzīvosim. Šeit jūtamies kā saimnieki.